tie tādi, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Ir visi jau trīsāri, daudz stīvīdi, daudz stīvīdi, salda alus zarāji. Sestīr alka naudā, visi krogās attiekas, visi krogās attiekas, visi krogās attiekas. Šī būs docīs, tā būs docīs, pavašāri būs dobiņš, pavašāri būs dobiņš, pavašāri būs dobiņš. Un labvakar, tuvi un tālu un Mārtiņš spēlē joprojām vēl tur arī kaut kur aiz kalna. Aiziet. Un labvakar kalnu, sumināt ar tuvi un tālu. Daudz, ko mēs gribējam. Sveiku daudzi, prieks atravu ar jums kopā. Uji! Dabas savā brīnuma paletē, sākas jau pavasara krāsas, kā arī pēc. Katru saules staru, katru spirto vēju brīzi, jaucam kopā, lai kopā uzraut kādu lustīgu meldiņu, lai atcerētos 40 gadus kopā noplēstas jogas, lai vienkārši būtu kopā Kapēlas spēleni jubilejā. Mēs sakām tā! Tik jaukus ļaudis mīlēju, kad dziesmas prot tos sveicinu. Kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Tie visi jautri zēri, daudz stīgeri, daudz zēri, salda alu zērāji. Sensīrākā naudu dāvā, visi krogās attiekas, visi krogās attiekas, visi krogās attiekas. Šī būs docīs, tā būs docīs, pavašāri būs dobiņš, pavašāri būs dobiņš. Viņa bija vārnis mūža pārēdē, Mūža pārēdē, došu vārdu grausī, pavasarī zaļotā, pavasarī zaļotā, pavasarī zaļotā. Pašā vasaras vīdiņā, sarkan baldu āboli, sarkan baldu āboli, sarkan baldu āboli. Kas tie tādi, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Visi prasa, kas tie tādi, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Paldies, ka jūs atbraucāt mūsu Spēlmaņu 40 gadu jubilejā. Sumināti jūs un sumināti muzikanti. Pavasara zieda laikā, dzīvīte rīt pildāt laikā. Visi kalnos satiekas, radi draugi sveicinas. Nu, protams, gan uz zēnca fleitis zaļus un talantam ļauj vaļu. Mīlētāji reiz kā krogā, laukā lakstīgala pogā. Un ziniet, metot aci? Jā, metot aci. Saimniecībā būt par puisi nav nemaz tik smalka lieta. Jā, ja vēl gadās meiča kāda, kura līdzi darbos gribiet, tur lūk rodas romantika, gatījādi sačukstes, miesā garam daudz kas tika. Tas pēc kā sirds ilgojas, dāmas un kungi, Ilduārs Žilinskis no pirmā Spēlmaņu sastāvā. Un ziniet, aiz tam viena tāda lauka dziesma, ko sauc tur augšā uz bēgļiem saules. Ilgar, tālāk jau izstāst. Priecīgus svētkus visiem. Aiziet.
Tur augšā uz vēļiem mēnesi, apakšā gubenītu. Tur augšā uz vēļiem mēnesi, apakšā gubenītu. Apakšā uz vēļiem mēnesi, apakšā gubenītu. Kā uz vēļiem puiši būt, apakšā gubenīmei. Tur augšā uz vēļiem puiši būt, apakšā gubenīmei. Rīta iet saimnieks puišus, augšā uz vēļiem pušē. Rīta iet saimnieks puišus, augšā uz vēļiem pušē. No rīta iet saimnieks meitas, apakšā gubenīm noģa. No rīta iet saimnieks meitas, apakšā gubenīm noģa. Savo! Taču nevar jau vienmēr vien maizēt, vajag jau auga kāda. Taču nevar jau vienmēr vien maizēt, vajag jau auga kāda. Bet taču nevar jau vienmēr vien auga, vajag jau iešņamotāra. Taču nevar jau vienmēr vien auga, vajag jau iešņamotāra. Vai jaudājam zēnu, kad naudas trūks, meitas tam aizdod ar viņa. Kad jaudājam zēnu, kad naudas trūks, meitas tam aizdod ar viņa. Bet, pirms gadiem 40. Bija Londonā. Pilnīgi pareizi. Nākamā dziesmiņa arī par iedzeršanas Apmēram tā, bet man jāsaka tā kā toreiz. Pēc tautas, kad vārgūža durvis bija vaļā, kārtīgs saimnieks cienā ar alu. Nu, puiši skatās uz meitām, meitas skatās uz puišiem. Bet krodzinieks nav papus slikts. Galdā vīns un benedikts, bet par tiem vēl saldarāts alus, kas no mucas nāk. Ja, glāzē lejot putas šķīst, kas to dzer, tas tūlīt vīkst. Bet krodziņš man ir pirmā vietā, otrā vietā džets, bet par tiem vēl mīļākas man ir meitenes. Nu, tad jau var, tā kā toreiz. Vēlreiz. Iedzer vēlreiz. Nu, lustīgais, to lēnu nebūs. Aiziet! Brāli iedzert vēlreiz, vējālība palīdz, kādreiz un piedās, galēs varēs tīri. Vienības pēc āles, pirms katra jauna, reports jau kādā, bet šodien jāiedzer. Jo visas dažas āles, pirms katra jauna, reports jau kādā, bet šodien jāiedzer. Brāli iedzert vēlreiz, vējālība palīdz, kādreiz un piedās, galēs kaitīgi. Jo citiem jo asi, pirms katra jauna, reports jau kādā, bet šodien jāpalūk. Jo citiem asi, pirms katra jauna, reports jau kādā, bet šodien jāpalūk. Brālīt mīlē, reiz vēlība palīdz, kādreiz un piedās, meitas kūpī. Jo visas daļas meitas, pirms katra
ditt fote väl dig, väl jag livet var det. Kan inte problema, jag vet inte aldrig. Jag visar ett sonada i typiska trejana. Men på mitt jag talar, där så är jag på väg. Jag visar ett sonada i typiska trejana. Men på mitt jag talar, där så är jag på väg. Väl jag livet var det. Kan inte problema, det predikar av er. Jag sitter snällt och sitter i trejana. Men på mitt jag talar, där så är jag liksom. Jag alltså finner att du yttersta trejana. Men vad vet jag tala, det så vill jag liksom. Med det sitter, det är ju sant att du Tā, nu ko, puisis meitu rokās ņemtu, sausu pārnes par ventu, ja šī būs atalgoza, tad vēl 5 pāris bučs. Mēs jau pa zeķēm no 5 svāru zemes. Nu, bet vietiņa nu kūga Janci, iesim uzvies kādu danci. Jancis dūmīs galvkas, laiku apdomāties prasa. Un, redzat, kas ir, tagad mums gadījās tā, ka viena baigi foršā meitene uzlēja kapelu saspēlēt deju programmu un lusīgiem lančiem, un tā tas arī aizgāja. Un, kad spruka maisam gals vaļā, tad bija deju svētki, bija sumaliņas, bija Hamsas dienas, bija Eiropas koncertūras, bija sadancošana un sadziedāšanās, un arī bija jaunatklājumi. Un tāpēc, lai skan viena no dejotāju, to, ko dejoja kursa, pēc tam visa un tā tālāk, lai skan viens skaidrs, ko sauc par Saldus Kadrīļā. Orķestris ir gatavs, pamēģināsim. 40 gadus nav spēlēts. Labi. Saldus Kadrīļas pirmā tūri.
te Skarmaņu Dārmaņu atziņa, Dārmaņa Kopus lūdzu. Es domāju, ka nojautāt jau, par ko te iepriekš bija runa. Skatuves leģendas, vai ne? Ilga, Zanda un vispārējā. Nu ko, labiem darbiem ir jābūt labam kučierim, bet labam kučierim ir arī jābūt labam zirgam. Un labam kumeņam vajag labu sauza, sauzam vajag kādiņu pļavēju, bet pļavējam vajag labu alu. Bet alam vajag lustīgus puišus piekuļniekus, kas ar pantāgu uzdiet kādu lustīgu dziesmu. Vīri gatavi piekuļēt. Aiziet. Skatās uz puišiem, kur lustīga krodziniece, tur lustīga dziesma. Kalsā alus izdzēries, naudas lacīši sarālies, lūpas līkst ar sirdi, alus spētās vēl zināt. Tavas kāpnes spēcināt. Krodziniec, vai dzirdi? Nu dzird jau dzird, nu tad laižam vaļā. Uzlūdz, kurš kuru grib. Lustīga no Jākopenes, Irkus Paulīnes, Polka. Tepat vēl. Ir aiziet.
Katrīna Veselīga paldies sporta. Bet lai cik reizē nebūtu sajūtas prāts vai slikts garastāvoklis, bet izcīnot kādu lustīgu dziesmu vai melodiju, mēs atkal kā uz burvju mājienu kļūstam omulīgi un priecīgi. Jo tas ābols svarens sarkans, jo tam darbs ir iekšā. Jo tas puišels varen traks, jo tam vēls mīt sirdī. Tas mācēja Meitiņi uz vietīgu stādams. Bet sasper vāns to zaļo krūzi, ja pretī ir puisis ravi, Vēls to māla gabalu. meita gāja uz Sanda. Jūsu 3 gadu vecumā. Ozols ir, moks
Jā. Nu, tad lai skan jums kāda veltīta dziesma šodien arī. Ražāna tautīnas saunata kājās, ražēnas tautīnas saunata kājās, jums tautu planīnu būs rīvinātā, jums tautu planīnu būs rīvinātā. Vilcīni sasvedē lapsinas meitu, vilcīni sasvedē lapsinas meitu, Silmāla tricēja diždam dzīvedot, Silmāla tricēja diždam dzīvedot, spēlējāt spēlmaņi pušas tabulītes, spēlējāt spēlmaņi pušas tabulītes, jau manas kājinas dižata diža, jau manas kājinas dižata diža, gan bija koklīšu, gan sabulīšu, gan bija koklīšu, gan sabulīšu, gan jaunu meitinu diždam celtāju, gan jaunu meitinu diždam celtāju. To vien tik dzirdēju. Puiši par meitām, nu meitas mēs nevarējām atvest, mums pašiem viņas jau ir diezgan gājuši mazumā. Redziet, mēs jau daudz sitam. Bet tas pārējais, ko jūs te visu laiku piesaucāt, tas mums ir gan. Un daudzas mucas, jo mums ir Bārtas alus, un kā tad tu domā, mēs jums nevarējām šodien atvest Bārtas alu? Varējām, mums ir pilna kūle ar alu. Bārtas alus, tad pasmērojiet kumāsiņu Bārtas sierpeli. Un ja aprūksies tas alus, brauciet droši atkal pie mums, jo mums tas alus ir nepārtraukti. Tagad. Un nekur nav jāvēr tā šoksa. Jā. Paldies, paldies. Jā. Nu. Jā. Man par tiem vārdiem tajos folkloras svētkos Rīgā. Es izskritu no dīvāna, kad bija tas skaistais teikums. To vajadzētu vēl atkārtot. Paldies tev. Paldies. Tur es gāju alu dzert, kur lustīga krodzeniece. Tur es gāju sievas ņemt, kur lustīga sievas māte. Nu, es domāju, ka šīs meitenes atbilst pilnībā. Sarkans salas kāmiņā, luste man tevis dzert. Smuka balta māte smēta, luste man tevis dzert. Jauna meita gāja
Bet patiešām. Visu dienu galvā grūts aizstāv māca apēdīš. Visu dienu galvā grūts aizstāv māca apēdīš. Apēdīts gudrs vīrs, galvā kāpa viņu nāk. Apēdīts gudrs vīrs, galvā kāpa visu nāk. Galvā kāpa viņa nāk, pievirzīšu pārgulēt. Galvā kāpa viņa nāk, pievirzīšu pārgulēt. Šodien viņu apēdīts, ar viesīņu lielījās. Šodien viņu apēdīts, ar viesīņu lielījās. Alus mucā lielāties, vēl man nāja galviņā. Alus mucā lielāties, vēl man nāja galviņā. Kam tavu dienu tu lūko, daļu alus nesēji. Kam tavu dienu tu lūko, daļu alus nesēji. Paņirāvi dziesmu dziedu, apēdītus klausījās. Paņirāvi dziesmu dziedu, apēdītus klausījās. Atmiedzīti mierulī, apēdītus klausījās. Atmiedzīti mierulī, visu dienu galvā grūts, aizstāv māca apēdīt. 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 Kalnu kultūras namā. Man no sirds žēl, ka šovakar apstākļu sakritības dēļ nevar ar jums būt kopā, lai atkal priecīgi satiktos, uzdziedātu un ar pateicību atcerētos tālos raidījumus vai zemītēju laikus, kas saveda mani kopā ar tik daudziem no jums man brīnišķīgiem. Jaunajie šīs dienas jubilāriem, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē zināmo kapelu spēlmaņu. Mīļie zēni, kur tas laiks, kad jūs diezgan regulāri priecējāt mūsu raidījumu lielo auditoriju, un to jau vispār nevar aizmirst. Un starp citu daudz arī atceras, ka mēs šeit Kalnu kultūras mekā Alta Šulberta ar vienkārši mūsu arteņu rosināti 80. gadu beigās uztaisījām pirmo lauku kapelu sajietu Latvijā. Mūsu raidījuma reitings neticēsiet, bet toreiz sasniedza 500 000 skatītāji. Jā, toreiz bija tāda reitinga, jo bija tikai viena televīzija, un mēs bijām populāri. No šī pasākuma tad arī sākās mūsu labo ideju pārņēma vecais Ratiņš. Uldis Duka nodibināja Radio 2, kopā ar viņu sāk zemī 90. gadu sākumā izdeva pirmo šlāgeru mūzikas kaseti Latvijā. Tā bija. Bet šodien, mīļie spēlmanieši, no sirds sveicu jūs visus ar tik skanīgiem, muzicēt priekpilniem un bagātiem gadiem. Saku jums paldies un novēlu turēties un būt stipriem pa visām līnijām, cik vien varam. Apķer jūs un mīļi sabučoju. Un lai šovakar it visiem, kas esat pulcējušies Kalnu kultūras namā, pavasarīgi saulaini un sirdsilgi sveicieni. Lai muzicēšanas prieks augstu vilni un dziesmas skan līdz rīta gaismai. Jūsu Daina un savai zemītei. Tas jāsaka Dainai,
Bet tagad mums ir arī vēl viens video stāstīņš, kur mēs kādreiz atbraucām no Vācijas uztēm un pamazām kaut kā tā sanāca, un mūs uzaicināja Jēkabpilī uz uztēm Kreisburgas Ziķeri, un tas bija viņa pirmais festivāls Uztes Jēkabpilī, un tā tas laikam turpinājās 13 gadus, kur mēs aizbraucām piekdienā un laikam pirmdienā droši vien kaut kur tā skaisti mājās. Patiešām ļoti skaisti notikumi, daudz mūzikas, daudz labu mirkļu, daudz kopā spēlēšanas, daudz skaistu atmiņu, un es domāju, nevienu šeit, vienam zālē sēdošam arī muziķiem, kas tur ir pabijis, ir ļoti skaistas atmiņas no šiem vīriem, un tāpēc ilgi nerunājot, to varētu uzrakstīt pāris grāmatas, lai runā viņi, un kā kādreiz vienā festivālā, mēs sadziedāsim, un varbūt mēs visi kopā varam sadziedāt to dziesmu, ko viņi dziedāja, droši vien tajos atmodas laikos, jo tur tie vārdiņi visi mazliet pamainās, bet viss kārtībā. Jā, bet viņi ka Ziķeri arī uz šīs skatos ir vairāk. Jā, un lai skan Kreisburgas Ziķeri un Spēlmaņi kopā. Pašos, jā! Tikai
Ziķeriem, paldies slaveniem! Dosim toni, kā toreiz. Es domāju, ka... Lūdzu. Rudolfs Brauliņš, jā, mūsējais paklasta šefs. Es teikšu tā vienkārši. Nu, Mārī, tad tu pasaki kādu vārdu un... Artiņu Māris nobeidz. Mēs šoreiz no Jā, man izvēlējās tā vakarā Pipo. Skatoties šodien un klausoties, negribas garās runās ieslīgt, bet pateikt, lai turpmāk vēl jaunīgāk un skanīgāk un jums sanāk lieliski. Paldies, Rudolf, paldies! Jā, kādu vārdu teikšu arī es, varbūt man tik īsi nesanāca. 40 gadi, tas cilvēku un kolektīva mūžā ir briedums. Iegūti daudz draugi, man bija tiešām Marti pārsteigums, ka jums tie draugi ir ar tādu geogrāfiju. Bet 40 gadi tā ir arī apliecinājums tam, ka bagātība nevienmēr ir zeltā naudā, tas ir kolektīvas skaņās un arī cilvēku mīlestībā. Tā kā bagāti esam gan novads ar jums, gan jūs ar cilvēku mīlestību. Es teikšu tā lēnām, bet uz to nākamo jubileju, tas, kas ir pusgadsimtu garš, un ar daudz jaunīgiem koncertiem un ar jauniem draugiem. Labvakar, cienījamie spēlmeņi, mākslinieki, labvakar, mākslas baudītāji, draugi. Kā jau pats minēja, mums ir īpašs stāsts. Un, protams, mēs kā Nolis ļoti lepojamies ar jums, ar to, ka jūs esat, un, kā jau te minēja, pasaules slaveni. Es piekrītu, tiešām nestrīdos, tā ir. Un man vienmēr ļoti viegli un gaiši ap sirdi kad satieku vārti. Viņa pozitīvisms un smaids vienmēr tiešām uzlādē un dod prieku dzīvē. Bet man, protams, ka dzīvē vairāk, kamēr sanāca ir par sportu, bet arī ar mākslu. Un ziniet, spēlmeņu grupa tiešām ir unikāla un vienīgā pasaulē, kāpēc. Tā ir grupa, kurai es esmu devies līdzi koncertu turnē. Un, ziniet, tas tiešām bija fantastiski. Tas bija, protams, kādu laiku atpakaļ. Un man bija iespēja sajust to mākslinieku skatos, varbūt to smeķi. Un tiešām mums bija kopā daudz piedzīvojumu. Un tās 3 lietas ir palikušas atmiņā. Tās tiešām ir tās bungas, kur mums ir tur. Bet viņas man toreiz likās 2 reizes lielākas, tās pašas. Tas bija lielās laikam. Un man pat atļāva uzsist pāris reizes ar tām bungām. Otra lieta, protams, kad jūsu viltnieki bija paņēmuši līdzi solisti, Andu bija tā, ne? Un toreiz bija tiešām tā, ka visas Gruzijas sadraudzības pilsētas vīrieši bija beigti. Visi bija samīlējušies, un tā bija. Un trešā lieta bija tā, ka tiešām mums bija ļoti, ļoti pozitīvi un mūzikas piepildīti vakar, un tiešām jāsaka, tie grupas mēģinājumi beidzās tiešām ļoti ātri no rīta. Viss tiešām. Paldies jums, lai arī tālāk veicās. Paldies, Arti, tev arī. Paldies tev, paldies Inka, paldies Rudolf. Un mēs esam sarūpējuši, protams, kad baudai, Vēdera baudai, kliņģi ir ar 4 un 0. Lai jums labi iet! Dance parada,
Šēgis plīst, gan gari kār. Šēgi oistīrā. Šēgis plīst, gan gari kār. Un so! Sandra, paldies Māri par ceļojumu. Un stāmeņi, skaistais, labais, skanīgais orķestris. Pieceļamies un pieklājīgi paklausamies un atceramies. Jo lielāka pauze paklausoties, jo lielāks nāks prieks. Spēlēt! Vai, dārgie draugi, kas tik nav bijis? Bet, kā saka, jāatgriežas arī dažreiz pie saknēm. Tepat Latvijā, ziniet, kas ir latvieša 7 pasaules brīnumi? Kas tie varētu būt? Pirmām kārtām klēts, cūku bēres, kulšanas talka, kas svarīgi klačas arī dzer, vai ne? Alus, tirgus, gods meitām vainagā, puišiem kumēši un tautai darba prasmes. Dzīves un lustīga sadancošana un spēlēšana spēlmaņu jubilejā. Es uz skatuves aicinu atkal viena ļoti liela tāda posma manu draugu, kolēģi, un mūsu sadarbība sākās tā, ka mēs braucām uz Vāciju spēlēt, un tā tas atkal aizgāja kaut kādu 15 gadu garumā. Un ziniet ko, ar šo vīru ir gulēts zem egles. Mēs esam bijuši kartupeļu laukā rokudzelžos. Mēs esam ķelnē Dortmundā spēlējuši smokingā, uļīgi un dainīts un vārds sakot, un dzimšanas dienas un svinības un Sanda arī. Un tas viss ir piedzīvots tā, kad ir kaut kur kalnos ir ūdens skalojis manu nāto guļamaisu mazliet tālāk, un kaut kur strautāji pazudušas mūsu līdzpaņemtās koncertu buņģes, jo ir uznākuši plūdi varbūt. Bet patiešām ir izdarīts daudz un spēlētāji ļoti, ļoti skaista muzika. Gundars, Kervis, akordeons, lūdzu! Gundar, lūdzu! Atzīmos krāmani sauc.
Bet nu tagad ir viens draugs, kas ir atbraucis no pašas Izraēlas, jo turējot diezgan karsti. Nu, vārds sakot tā. Ei, Icek, sveiks! Kā iet? Dzīves? Mums ir dzīves, karēc. Nu, kas jauncieks Strendelbergiem? Nu, nekā jauna, nu, tik Andelē. Nu, kas tad vēl jauns ir tik Andelē? Tik Andelē. Darba daudz. Un pa ko tas sunerēji? Nu, man švāģer saņēmis iekļūt. Nu, tas nav nekas jauns. Es tev prasīju, kas ir jauns. Nekas arī nav. Ei, bet zini, tev uz dēlēns arī bija Joske. Dzīves. Arī Andelē. Ir Andelē. Šēdalsīs, jā. Arī atbrauca, vai ne? Ir. Jā, būs, jau. Šeptējās. Tev šeit, nu, dziesma viena. Nu, viena dzīves, vai ir padomā. Nu, varam piespēlēt. Ko? Nu, lai sāku. Šalom. Jā, šitais debē. Kad bāne satik ļaudis klaunē, iegājis sētā klusi un Andelē turpā pusi, un man patīk Andelē, aksīnā. Un taimīs možās, kā reiz bija plāns, papatīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre, papatīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre. Ai, to jau bučiai, un fēra frojli, bet šī man neklausa, un era pausē, papatīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre, papatīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre. Satik ļaudis klaunē, ienāk sētā klusi, un Andelē paklus, man patīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre, man patīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre. Kad meitā iet uz dus, un vakarā vistus, taimīgs vēl acis cieni, un bučato nori, man patīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre, man patīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre, man patīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre, man patīk Andelē. Arsīna lopatē, un stik pradecāji, un manas sirdi kāre. Paldies, Izraēlā!
nodot savējiem sveicienu. Bija labi, bet paliec varbūt, zin kā, tur ej, tu sazini, labāk spēlējam ko. Paldies tev! Vēlreiz aplausi, bet īstajā vārdā Dicis. Nu, sekās, kas šeit atklājā. Paldies tev! Bet, nu, mēs atkal atgriežamies mazliet Vācijas ielās un... folklorā kultūrā īpašnieku Alfredas Kočīnskas. Es domāju, ka viņš pāris vārdus pateiks. No Alfredas kā atvažiuoja Gerainis? Super. Labas vakaras. Arti, a gali palaikyti biškį? Cienījami brāļi latvieši, mīlais draugs Artis un visi tevi draugi muzikanti. Mēs draudzējamies jau daudzus gadus, tāpēc esmu mazliet, nepārāk daudz stipācijas latviešu valodā. Kapeliero fonda apsveic spēļu kapelu un tās vadītāju Artu Šulbergu skaistā jubilejā. Vēlam jums vēl daudz koncertu, skaistu dziesmu un labu veselību visiem. Lai mūsu sāku uzturēšana turpinās vēl ilgi. Paldies! Ar cieņu Alberts un Natālija Kunga muzikantu.
Nu tad, jā, mums arī jāzina, Viestur, kur tu esi? Ir, reku ir. Nu ko, uzdainosim lietuviškai, tā ir. Visi tā mājā, Mums vēl ziņa no mūsu sadraudzības draugiem un ziņa no Lietuvas Klaipēdas ostas veterānu asociācijas un Latviešu biedrības Klaipēdā. Viņi raksta šādi. Apsveicam kolektīvu 40 gadu jubilejā. Labāko, lustīgāko ansambli Latvijā. Es domāju, Mēs esam draugi, bet kapelas lusti vadītājs Aldis Brionoks mums arī palīdzēja, un tā mums tapa viens ansamblis, kuru sauca par Aerodrolim Band, un mēs jau vairākas reizes esam kopā pabraukājušies te pat pa Eiropu, un tāpēc, Aldi, es aicinu ar tavu burvīgo stabuli šeit uz skatuves mums piebiedroties, jo tu arī esi tāds no kapelas lusti vadītājs, Aldis Brionoks. Kurš mēs manam idotā dzimta otra vadītāja. Un visi mīļotie muzikanti no Lustas. Tas ir, jā, tas Lusti. Viens punkts nav, vairāk punkts sāls ir visi skostī.
noēsti, un tāpēc, Aldiņ, nu tev būs jāpaspēlē. Ziniet, ko iekšā laidēs lielais krišs, tas meitām varēja krišs katrā draudzes pagastā. Tam ir sava līga, nu visādi jau iet par dzīvi, grīšana, saldi, grīšana, sīvi, un, protams, visos gadījumos tas vēlns nav tik katru dibens vēlns, kā tas katru dibens, bet jā, sirds kavirai vasaras augumā, dzīvīte iet pilnā plaukumā, un tāpēc, lai skan viena lustīga deja, ar ko mēs tur to Itāliju, Sardīniju, ja tā bija, tā otrais bija Sicīlijas vulkāns. Labi, ka nenāca vaļā, tā būtu dabūjuši pamukuru. Un, lai skan žipčis. Visi orķestris klausās, ko spēlē Aldis, un tad jau tiksim. Aiziet, jā? Ļoti liels prieks šeit būt šīs spēlmaņu orķestra skatos, jo, paskatieties, 40 gadu ar kapēles līdzdibinātāju Arpi Šulbergu. Īstenībā tas jau ir vesels mūžs, piekritīsiet. Un tam dzīves stāstam, kapēles spēlmaņu dzīves stāstam, jūs šodien dzīvojat līdzi. Bildēs, turēs, muguras stājāt tajās, kas ir redzamas un Arpi visādos stāstos. Un paskatieties, cik daudz draugus skatīt šodien mums kādu. Bet par ko man vislielākais prieks, ka Arpis ir īstenībā izaudzinājis ļoti spēcīgus mūziķus. Jūs paskatieties orķestris, un šī ir tikai maza daļa no visiem spēlmaņiem. Spēlmaņi ir ļoti, ļoti daudz. Un uzgabalēsim lūdzu visiem spēlmaņiem.
mums ir īstenībā arī tāds drusku lielāks sveiciens Artim paredzēts, jo tas darbiņš jau ir ieguldīts un ne mazais. Un, jā, ko tad vēl es varu piebilst? Man prieks, ka jūs darat, spēlējat no sirds, un es jums novēlu, lai jums nekad nenokļūst roka spēlēt, un lai jums vienmēr ir jautrs prāts tieši tā, kā tas vienmēr ir spēlējumu ir. Lūdzu, un. Labvakar, kapelas kāmeņi. Labvakar, kapelas viesi. Šodien ar patiesu smaidu braucu šeit uz kalniem, kad laukā ir tik saulains un pavasarīgs laiks. Un sauc tik centra vārdā gribu teikt lielu paldies kapelai Spēlmaņi par ieguldījumu kultūras dzīvē un sauc novadu nešanu ārpus Latvijas. Un lielu paldies par ilgadējo darbu un kultūras mantojuma saglabāšanu. Jūs esat novērtēti arī Rīgā un esam saņēmuši jūsu novērtējumu. Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinība sauc novada pašvaldības aģentūras sauc turismu informācijas kultūras un sporta centrs Nīgrāns Vagas kapelas Spēlmaņu vadītājam Artim Šulbergam par ilgadēju nozīmīgu ieguldījumu tradicionālās kultūras popularizēšanā un Nīgrāns pagasta kultūras telpas attīstīšanā, sveicot kopas 40 gadu jubilejā. Artim lielu paldies, jo man šķiet kāds atstāja jebkuru ar tādu kaut kādu domu un neviens nepaliek vienaldzīgs. Arti, es atceros to brīdi, kad mēs bijām dziesmu svētkos un 10 minūšu laikā es sapratu, ka mums brauc ciemiņu skolu, kur mēs nakšņojām un ir kaut kas vajadzīgs. Es devos pie tevis un teicu, Arti, varbūt tu var nākt man līdzi un ejam sagaidīt tos mūsu ciemiņus. 10 minūšu laikā tur bija kādi 30 cilvēki un uz pirmajām taktīm tur jau bija ballīti un skolas priekšā mēs dejojām. Paldies, Arti, par tavu vieglo pieeju visam. Un šodien braucot šeit un atturoties aizskrien, es redzu šo lielo orķestri, ko tu šeit esi savāds. Tad man ir jautājums, cik instruments Arti tu pats prot spēlēt? Dažreiz uz nerviem ir labāk, tas ir normāls instruments. Bet, ja tā nopietni, tad tā, laikam tā klasiskā ģitāra būtu tas tāds pamats. Bet, Ross trompeti, ko spēlē lielais viesturs, tu arī esi, tā diezgan nopietni nospēlējis gan uz ielas un kuģi pa kādām 8 stundām un vakarā vēl kādas 3 rokā. Tā kā tas ir, jā, lielā zudze. Tad tie mazās violītes tur, tas tā, mazliet, jā. Arti, es noteikti vēl neprasīšu, cik daudz dalībnieku ir bijuši kapelā, jo diez vai tu to spēji atcerēties, bet vai tu vismaz vārdus atceries, ka tu redz, ka nāk pretī un tas bija manējais? Bet es vēl nedrīkstu teikt, bet es pēc tam pateikšu, bet, protams, mūziķi ir vienkārši izcili, un es jums saku tā, ka arī ar Māra rokām un tavu gādību un tavu labvēlību un Zaigas gādību mēs esam nopelnījuši to. Māris mums uzdāvināja vienu no zelta zirgiem. Tad es vairs neatceros, kas otro zelta zirgu uzdāvināja. Un kristāla zirgu atvainoja. Tas bišķi, bet balvas. Un trešo arī uzdāvina. Un visas balvas ir, kas ir novadā, tās mums Spēlmaņiem par jūsu darbu aplausi un par jūsu spēlēšanu un visu tās mums ir. Un visas lielās lietas, un, protams, jūs arī, un patīk lielākā balva ir tā,
ka jūs esat un klausaties, ko mēs darām visu kopā. Jā, bet vēl turpinās visu. Paldies! Mums noteikti ir Zaigalīts, kur noteikti kaut ko teiks, jo braucot šeit, viņi saka, un mēs braucam, Artis ir leģenda. Nu, tad vārds Zaigai. Punktīns kā vārds no mutes. Labāk, es vispirms atdošu mazajam muģītim. Es spēlēju karta orķestrī šogad, kad neteiksim kapelā, tad mazais muģītis, brāliņš Jūrovi. Artis ir izaudzinājis Nīgrandē tik jauku mūziku paudzi. Un skatoties šeit no zāles, man likās, cik labi, ka Nīgrandē bija Daiga un cik labi, ka viņi gāja mācīties kultūras darbinieku tehnikumā. Un tādu komisku Arti atveda uz Nīgrandu. Jo, ja mēs tos pirmos 20 gadus palaišam garām, kad ir bērnība un skolas laika, tad būtībā Arti mūzika mūža garumā ir šeit, uz šīs skatuves un tavos mūzikos, jo es zinu, ka ir apmēram 100 dalībnieku. Tu pats kā teici, kas ir izgājis caur tavu kapelu, ko tu esi mācījis, un tā ir tā lielā, nenovērtējamā tava mūža bagātība. Un paldies, Arti, ka tu esi Nīgrandē. Neskatoties to, ka tavi ceļi ir aizgājuši uz Saldu, uz Liepāju, bet šeit, kalnos, tu vienmēr esi bijis piederīgs. Un par to tev liels paldies. Bet nu, mēs laikam turpinām vēl tā kā mazliet jau uz fināliņu, vai ne? Bet lai skan par meitenēm! Mīļo meiti, tev dāsti, man tā skatīšana. Mīļo meiti, tev dāsti, man tā skatīšana. Skatās visu nakti, olas rīta pusi, paskatās vēlreiz. Skatās visu nakti, olas rīta pusi, paskatās vēlreiz. Mīļo meiti, tev dāsti, man tā bučošana. Mīļo meiti, tev dāsti, man tā bučošana. Bučo visu nakti, olas rīta pusi, nobučo vēlreiz. Bučo visu nakti, olas rīta pusi, nobučo vēlreiz. Mīļā meiti, tev tas visu man tā mīlēšana. Mīļā meiti, tev tas visu man tā mīlēšana. Mīlē visu nakti, olas rīta pusi, pamīlē vēlreiz. Mīlē visu nakti, olas rīta pusi, pamīlē vēlreiz. Bet mīļā meiti, tev tie pupiņi man tā čaptīšana. Mīļā meiti, tev tie pupiņi man tā čaptīšana. Čanda visu nakti, olas rīta pusi, pačaptī vēlreiz. Čanda visu nakti, olas rīta pusi, pačaptī vēlreiz. Mīļā meiti, tev tā kā
meitiņu atcilāšana, mīļā meitiņu, pilnā meitiņu atcilāšana. Cilā visu naktī, oras rītā pusī, pacelā vēlreiz. Cilā visu naktī, oras rītā pusī, pacelā vēlreiz. Bet mīļā meitiņu, pilnā lipošana, mīļā meitiņu, pilnā lipošana. Bliko visu naktī, oras rītā pusī, notiko vēlreiz. Bliko visu naktī, oras rītā pusī, notiko vēlreiz. Pučo visu naktī, oras rītā pusī, nopučo vēlreiz. Pučo visu naktī, oras jau tikai tauta, lai kriet, jā. Lūdzu jūs, pučo visu naktī. Protams, ka pirmā viole no pirmajiem laikiem kapelā Solveiga, mana kolēģi, mūzikas skolā Saldu joprojām lieliskā ieringā ar jaunatni strādājot violes mācībā un tā tālāk. Bet Solveiga, jā, paldies tev par spēli šogadu garumā un par to, ka mēs esam dzīvi. Un ziniet, ko šajā brīdī es gribētu teikt arī vienu tādu vārdu, kas ir, tāds bišķiņi mazliet skumjāks, jo no pirmās reizes mūsu kapelā vairāk nav mazliet arī varbūt pasveicināsim viņus turējus mākoņu maliņus, un tas ir Konstantīns, pirmais kapelas vadītājs Konstantīns Strēlīts ar šo te leģendāru kontrabasu. Tas ir Agnis, klarnetis, izcils klarnetis, kas arī spēlē mums šodien kopā no mākoņu maliņas. Tas ir Vīns Vandāns, kas akordeonu spēlē arī no šīs te mākoņu maliņas. Un mēs palikuši no tā pirmā sastāvā, es Solveiga un Ilgvars un Kāvīgs vēl, kurš nevarēja šodien atbraukt. Un varbūt tāpēc pasveicinot vīrus un skandējot tādu mazu klusumiņu, pasveicināsim arī. Un tikai īsi. Paldies. Un ejam tālāk. Nu ko? Pirmā viole arī no pirmajiem sastāvajām, kuras spēlēja mums daudzus festivālus, un tā Sanita Sālīta, lūdzu. Protams, ka pirmā viole Sanda Trapenciere, bet varbūt uzvārāk nodot, arī uztais jākatūri, un arī Lietuvas Seimā spēlēja skaisti Linda pirmais akordeons. Protams, pirmais. Arī un, protams, mana kolēģe un akordeonistu ansambļa vadītāja Tamāra, kura mums palīdz ik pa brīdim nospēlēt, jo Indrai, redziet, šodien Indrai ir briljants broka. Ir uzrakstīts kapelas pārmēm, kādā lustēm bija Cimtra uzrakstījusi kapela luste šeit. Tad speciāli jūs varbūt tās rokas laužas, tie svētki, ka uzrakstīt tā pa pašu. Nē, tas ir tā. Bet Tamāri arī pirmais akordeons mūžu mūžos, un kas mums palīdz, un mēs viņiem palīdzam tā pa pašu.
tur raud līdzi ne tikai spēlmeņus, bet arī akordu. Un lai tev pietiek spēka vēl sagaidīt nākošo, tur 80 gadu jubileju. Bet šitas kliņķers no mūsu akordu. Uz sadarbību. Paldies! Un pirmais akordeons, bet šodien ar briljantu roku, tāpēc tuvot aplausi. Ingra, lūdzu! Ok, bet par vīriem, kā es saku, kausālus izdzēries nav, tas maciņš sarāvies nav, Bet tur aizklosies vīriem, aplausi un alus gros jūs tur gaida. Lielais! Paldies jums, ka spējat puiši! Nu, un tagad es tā domāju, ka rausim vienu. Mēs arī gribam pateikt lielu paldies Artim par to, ka viņš sakūt kopā par mūsu kopīgiem ceļojumiem. Mums ir dāvana priekš viņa tā teikt ar nosacību. Tur ir tāda ceļojuma somi, ar cerību, ka mēs vēl kaut kur brauksim. Nu, protams, ir jau plāniņi, jau ir mazliet, ir. Pēdējā ceļojumā Artis drusku tā kāds vēja brālis, viņam nebija maciņu, telefonu. Es nemūs ir tagad kā nokomplektēts.
gatavojas nākošajam skaņdarbam, kurš būs fināla skaņdarbs. Lūdzu! Kad šis ciema kukulīts mums kapelai un tāpat Krista un Kaspara Ēderdeņa medus brauc pie jebkuriem ciemiņiem, un tā ir jūsu maizīte, un viņa medus, un mūsu dziesmas. Tā kā tas arī. Paldies jums! Ja ozols ņem stiprumu avotu dziļajos ūdeņos un zaļo kuplā lapotnē, tad mums pieder mūsu tēva dziesma, un mums to nes nākotnē. Mums dziedāt un nest un visiem suvināt viņīt, vai ne? Skani mana Latvija. Jā. Absolūts do mažors. Spēlmaņiem! Pagriež grūtis, bet taitnieka varu, un par Latviju asinis lej. Pagriež grūtis, bet taitnieka varu, un par Latviju asinis lej. Tur esi, tur man tīka, tā vācāji grubacīna. Tur esi, tur man tīka, tā vācāji grubacīna. Saules balta krauna daļa Latvijas sevi. Sarkan saules balta krauna daļa Latvijas sevi. Paši zēri ar uzvaras mūžu, lai skan dziesmas un viļņojas gaiss. Pagriež grūtīs, bet taitnieka varu, un par Latviju asinis lej. Pagriež grūtīs, bet taitnieka varu, un par Latviju asinis lej. Tad pieļoda ābols sveitas, kā terēcas staigāja. Vai mūs ābols tikušas, vai mūsu jorējuši. Vai mūs ābols tikušas, vai mūsu jorējuši. Pats, kad dzēru, pats maksā, savu savu alūti. Pats precēju, viņa vīru, nevar pārējies. Back, I lose all this fortune. That's the business of viļņojas gaiss. Viņš grūtis, bet taitnieka varu, un par Latviju asinis lej. Viņš grūtis, bet taitnieka varu, un par Latviju asinis lej.
Brīvdiena dienā. Man brīvdiena paldies, atbraucāt. Šis ārīgā uzvaru skožu, kad tu biji ļoti skaists, pavieš grūtis, bet daļņēja varu, un par Latviju asinis steig. Pavieš grūtis, bet daļņēja varu, un par Latviju asinis steig. Šis ārīgā uzvaru skožu, lēc, kad dziesmas un biji ļoti skaists, pavieš grūtis, bet daļņēja varu, un par Latviju asinis steig. Pavieš grūtis, bet daļņēja varu, un par Latviju asinis steig. Reiz vienkuļā krastā ir tikušies divi. Viņš Daugavas laivnieks, kam strāja tik sirds, kā meitene gaida, prieks acīs tai vien. Nāc līdz, parādzīm es meitei slāds, sirdsvīdi locīts svīca. Mēs saveram kopā, jo tu laimīgs tavs, un dzīvē jūrā, mūsu laimīgs šauns. Mēs saveram kopā, jo tu laimīgs tavs, un dzīvē jūrā, mūsu laimīgs šauns. Mēs sadarām kopā, jo tu laimīgs tavs, un dzīvē jūrā, mūsu laimīgs Pavisam drīz. Lieldienās. Pēc 15 minūtēm. Pareizi. Vārtinieces jau vispār gulējāt šodien. Paldies jums! Liels paldies, dārgie draugi, ka atnācāt. Lai jums jauka diena! Vispār jau vakars!
Thank you.